Šobrīd jaunizveidotajā pansijā Rauna iestājies neliels miers. Pamazām šeit ierodas pirmie klienti, lēnām iekārtojas un iepazīst jaunās mājas. Maiga Tazāne šeit aizvadījusi pirmās dienas un ar dzīvi pansijā ir apmierināta. Es jūtos labi, jo šeit ir viss aprūpe ļoti laba. Uzpasē visu, ko vajag, pienes, aiznes. Un citās vietās kādreiz, kur bijis esmu, tā nav bijis. Taču, lai nonāktu līdz tam, ka pēc valsts sociālās aprūpes iestādes slēgšanas šī vieta nepaliktu tukša, ceļš nav bijis nemaz tik vienkāršs. Raunas draudzes pārstāvi atzīst, iespējams palīdzēja kopīgā ticība saviem spēkiem. Mēs nevarējām palaist nebūtībā gan šīs ēkas, gan šo ideju, gan visu mērķi. Vienkārši tikai tāpēc, ka mums būtu par maz gribas. Tad mēs visi saņēmām to lielo gribu. Cits vairāk, cits mazāk. Ļoti liels paldies katram individuāli. Katram, kas nāca gan tīrīt, gan slaucīt, gan ravēt, stādīt, sēt, novākt. Katrs no savas puses ir ieguldījis ļoti, ļoti lielu darbu. Jaunizveidotā pansijā kopumā ir 36 vietas. Tā veidota, lai sniegtu sociālās aprūpes pakalpojumus gados vecākiem ļaudīm. Pārsvarā pansijā strādās cilvēki, kas jau iepriekš bija šeit nodarbināti. Ļoti daudz brīvprātīgo darbinieku nāca palīgā, kamēr nebija atvērts, tajā strādāja. Tāpat arī nāca Raunas novada ļaudis. Nāca palīgā tās pašas lapas kasīt, piedalījās kartupeļu talkā. Jā, tā kā ļoti, ļoti daudz tika ieguldīts, un droši vien, ka vēl būs daudz jāiegulda, lai viss aiziet. Lai nodrošinātu visu nepieciešamo, daudzi pansionāta darbinieki jau vasaras mēnešos veltījuši savu laiku, strādājuši gan dārzā, gan arī iekārtojot telpas un klientu istabiņas. Stādījām, ravējām, novācām. Tā kā gaidījām klientiņus jau visu vasaru. Vispār tā ir mana dzīves tā, kas bija vajadzība būtība, jo man patīk palīdzēt veciem cilvēkiem. Man ir ļoti prieks par draudzi, ka viņi uzņēmās rūpes un ka mums tās telpas tagad ir tādas, es domāju, mājīgas. Un gaidām tikai klientus, lai būtu ko aprūpēt. Aprūpētāja Anita stāsta, ka šeit nostrādājusi 8 gadus un pēc pansionāta slēgšanas ticējusi, ka to izdosies atjaunot. Kundze vēlējusies palikt šeit un strādāt savā novadā. Vai nebūtu jābraukā kaut kur, jo mums jau ir tā, ka visi aiziet uz tām pilsētām un lauki paliek tukši. Un tāpēc es gribēju palikt Raunā. Bet nezaudējāt arī to ticību, ko sanāks? Nē, es nezaudēju, nekad nezaudēju ticību. Sevi visu laiku domāju, nē, būs, ir jābūt un būs. Pansijas Rauna vadība cer, ka iestādi izdosies piepildīt jau pavisam drīz, jo interese par šeit sniegto pakalpojumu ir ļoti liela, ne tikai no apkārtējiem novadiem, bet arī no Rīgas.